Šī gada sākumā jau no 1. marta Daugavpils satiksmes vadība ieviesa jaunu vienreizējās biļetes maksu. Tomēr, neskatoties uz cenu izmaiņām un ekonomiskajiem izaicinājumiem, tika izstrādāts ērtāks un izdevīgāks risinājums. Jauni tarifi no 1. marta tika ieviesti mēneša biļetēm. Mēneša biļete dod iespēju ceļot neierobežotu skaitu reižu visa mēneša garumā. Cenu izmaiņām vienreizējām biļetēm tika izstrādāta ekonomiski izdevīgs tarifs mēnešu biļetēm. Protams, mēnešu biļešu izmantošana izdevīga pasažieriem, kas izmanto sabiedrisko transportu ikdienas dzīvē. Ja salīdzināt janvāra mēnesi pārdot mēnešu biļešu skaitu ar martu, kad tika ieviests jauns tarifu plāns, tad mēnešu biļešu pārdota mēnešu biļešu skaits pieauga 2,5 reizes. Un šodien, neskatoties, ka ir vasara, kad daudzi ir atvaļinājumā, joprojām ir liels skaits to, kas iegādājas mēnešu biļetes, jo tas tiešām ir ļoti izdevīgi.